Šis čau viennozīmīgi pienāca ātrāk nekā es domāju, bet ko vajag, to vajag. Nu jā, katrā ziņā es gribēju tikai jums pastāstīt par jaunumiem. Pirms es jums iebliežu te Maldīvu kontentu, es gribēju jums pastāstīt par jaunumiem. Man ir jauns statīvs. Negluži tāpēc, ka man viņu ļoti vajadzēja, bet tieši tāpēc, ka mans bērns iznīcināja iepriekšējo, un viņš bija tāds vairāk indoor, tā kā iekštelpu statīvs uz tāda viena maza gara kāta. Viņš gan bija izturējis Jūrkalnes vēja pārbaudi, kas bija vispār kosmos, viņš šupojas. Bet viņš izturēja. Bija laiks arī jaunam statīvam, tad, protams, tas ir kārtīgs trīskājis. Te var arī uzskrūvēt kameru, ne tikai telefonu un viss attiecīgi tā kā vajag. Es, protams, šobrīd viņu nedemonstrēšu, es vienkārši jums pastāstu par to, kas man ir līdzi. Viņš, protams, nāk no Ķīnas. Kā viss, jebkas, kas tev startam var noderēt, ja tos aprīkotās ar tādu ritīgu nopietno gieru, bet tāds man arī ir. Tad otra lieta, ar ko es aprīkojos, ir šis. Šis tāds ļoti neplānots, tas vispār nebija manā sarakstā un plānos, tuvākajā laikā noteikti nē. Jā, tuvākajā laikā noteikti nē, jo man ļoti apmierināja arī mans šobrīdējais telefons, kas ir 15. iPhones, taču iznāca jaunais, viesturs uzstāja, jo viņš man ļoti atbalsta šajā visā, ko es daru. Viņš zina arī manu potenciālu. Viņš uzstāja. Manuprāt, tu vari strādāt ar to, kas tev jau ir. Un tas, kas man bija, nebija tik slikts, bet ja mēs ejam uz to pašu augstāko un labāko, tad mums vajag pašu augstāko un labāko. Tie ir tādi mazie jaunumi, ko es gribēju izstāstīt pirms mēs nonākam Maldīvu pludmalē. Un tad vēl viena lieta, es saņēmu savu 4. jā. No 4 izsūtītajiem piedāvājumiem Maldīvu kontentam es saņēmu 4. jā. Tas bija ļoti negaidīju, jo, kā jau es jums minēju iepriekšējā video, atbilde vēl nav un kavējas. Un es jau godīgi jau domāju tiešām, ka viņi vienkārši netiks līdz manam e-pastam vai nav ieinteresēti, bet nē, izrādās viss notika. Vajadzēja tikai mazliet pacietības, mazliet noticēt savu vairāk, un es saņēmu savu 4. jā. Man ir atnākusi jau viena no paciņām. Tad viena no Maldīvu paciņām es esmu jau saņēmusi. Paskatieties, viņu neesmu atvērusi, neesmu pielēkojusi. Šis ir apģērbs, jā. Ne šāds tāds apģērbs. Šis ir man personīgi ļoti īpašs, jo pirms 5 gadiem es šo uzņēmumu biju noskatījusi, kā es gribētu viņu produktu. Tad es nolēmu, ka vienkārši kaut kad iegādāšos pati. Tāds laiks pagāja. Nebija vairs skatiens tajā virzienā tik ļoti, notika visas pandēmijas šausmas un cilvēkiem nebija laiks par to domāt, manuprāt. Un te nu es esmu 5 gadus vēlāk, es pati viņus uzrunāju un viņi man pateica, saņēmu savu 1. jā. Tā kā jūs gribat redzēt, kas tur ir iekšā? Vai šis skatās arī unboxings? Es nezinu, bet varbūt. Tā ir muta komfortvēra. Ļoti priecājos par kaut ko tādu, kas tiek ražots mums šeit Latvijā. Šis ir mans tērps. Speciāli man sagatavots. Amazing. Jā, es esmu tā kā ļoti priecīga un pateicīga. Man ļoti patīk. Un viņš ir oversize, tieši tā kā man patīk. Tu noteikti gribi šo te redzēt man mugurā. Šī, godīgi, nav mana pirmā paciņa. Pirmo es saņēmu, kas man paši uzrunāja, man paši piedāvāja. Tas bija Bildē būt.
Ļoti skaista grāmata, ļoti skaista ideja. Es viennozīmīgi iesaku un es viņiem, izveidoju bildes. Es noteikti tās bildes atkal publicēšu, jo tajā laikā es tieši izdzēsu savu Instagramu. Man bija gandrīz 3000 sekotāju, bet pandēmijas laikā dzīve nesa savās viļņos un es nolēmu šo te Instagram profilu izdzēst neatgriezeniski pavisam, par ko es, protams, katru dienu visu laiku atskatos un domāju, vai tad vajadzēja, jo tagad es sāku visu šo te no nulles, bet tāpat arī ar manu YouTube kanālu, kur es sāku atkal no nulles un kur es izdzēsu neatgriezeniski. Acīm redzot, man šīs te mācības ir nepieciešamas, jo malicis. Pirmkārt, tāpēc, ka nekad nevajag baidīties kaut ko sākt no nulles un izskatīties atkal pēc jauniņā šajā nišā un izskatīties pēc pilnīgas nulles šajā nišā vai jebko, ko tu dari. Tāds skatījumu sekotāju skaits, manuprāt, vispār nav svarīgs attiecībā par to, ko tu vari sagādāt, ko tu vari iedot, ko tu vari nolikt cilvēkiem priekšā. Tas ir šis mans galvenais mērķis šobrīd. Ir pilnas 2 nedēļas līdz doties projām. Es šobrīd nedaudz uz jautājumu zīmes. Un tas, diemžēl, ir neatkarīgi no tā, cik laicīgi es izsūtīju šo piedāvājumu. Tā kā cerēsim arī, ka šīs te abas lietas arī tiks man līdzi. Un uz Maldīvām tā kā tiekamies tur. Florence, tā nedaram, ja? Tā mēs nedaram.